svarīgākā lieta šajā pasaulē nav viss tā, kur mēs stāvam, bet gan uz kurieni mēs ejam. Un šajā ziņā karogam ir izcila nozīme. Ja karogs kaut kur mastā ilgi blīvo, ir nometne, ir miers, ļaudis pie tā pierod un varbūt pat vairs viņu nepamana. Bet tikko sākas kustība, tā karogs ir tas, uz ko ir vērstas visu acis. Tur, kur būs mūsu karogs, tur būsim arī mēs paši. Un ja pulks dodas uzbrukumā, tad karogs ir tas, kas dodas pa priekšu un rāda virzienu un sauc visam sekot. Un ja mēs vēlamies, lai šim karogam, šim novada karogam būtu nozīme šī novada dzīvē, tad ir svarīgi, lai tas mums vienmēr atgādina šo kustību, ka mums ir jāatrodas kustībā, mums jāatrodas attīstībā, lai šis karogs mums atgādina, ka pastāvīgi ir jāmeklē jauni ceļi, jāmeklē izejas no šķietamām bezizejām, jāuzvar šķietami neuzvaramais. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Cienījamie klātesošie, šīs karoga krāsas baltā simbolizē svētumu, saticību, mīlestību. Zelta mūsu zemgales līdzenumus, mūsu kviešu rapšu laukus. Zelts ir mūsu cilvēki, zelts ir mūsu ģimenes. Mūsu savi kopā jau 2 gadus, 13 pagastus vienā novadā, bet ļaudīm ir jābūt vienotiem. Es ceru, ka šis karogs, kad viņš būs sportistu, dejotāju, dziedātāju rokās, kas pārstāvēs mūsu novadu valstī, pasaulē, iezem šī karoga lepni, paceltu galvu, jo viņš simbolizē pārticību, saticību, mīlestību, bagāto zemgali. Un es ceru, ka zem šī karoga ejot pulcēsies ļaudis, kuri gribēs dzīvot Jelgavas novadā, kuriem ir ļoti labs logo sauklis. Dzīvosim labākā novadā Latvijā.